Viens, ja, tad visi dzird, visi redz. Labvakar, mīlīšiem. Tā, jā, pagaidām vēl bišķiņ, lai visi var pieslēgties. Augsta nav, bet nu tā. Tā, jā, mīļie brāļi, māsas, Kristu. Es turpināšu šodien runāt par Asīzes Franciska, ne viņa paša, ja, bet viņa pēcnācēju sarakstīto slaveno grāmatu, Franciska Ziediņi. Es iesāku pagājušreiz izstāstīju tā kā īsumā pa pirmajiem 20 stāstiņiem. Kopā ir, kā es jums teicu, 53 nodaļas. Teksts ir, tā uzskata, sastādīts 14. gadsimta beigās. Netikšu vēl līdz beigām, bet paiešu vēl drusciņu uz priekšu. Tagad vēl man ir uzlabojusies situācija ar grāmatu atrašanu. Tātad šī lieliskā grāmata izdeva Kala raksti 2018. gadā. Dace sēž man blakus un saka, ka tagad pa 3,50 € var nopirkt Kala raksti Mieram tuvu mājaslapā. Ja? Brīnišķīga dāvana kādam cilvēkam. Un daudzi no mums, tātad es lietoju šobrīd šo, bet daudzi no mums atcerās no 90. gadiem šo plānāku izdevumu. Arī tāpat Svētā Franciska Ziediņi. Šis iznāca 99. gadā. Tie ir Ziediņi, tā lielā. Jā, 99. gadā, tāpat Valda Bisenieka tulkojums, bet jūs pamanīsiet, ka ir ievērojams atšķirības. Ja? Gan arī cita ar tā tekstu atlase, arī nobeigums tiem stāstiņiem ir citādāks, tā kā es iesaku lietot šo grāmatu. Bet pirms tam, tā kā ir visiem franciskaņiem visur pasaulē ļoti nozīmīgs gads šodien, Asīzes Franciska 800. nāves dienas jubileja, tad notiek dažādi notikumi, kas skar arī Latviju, un varbūt vispirms atļaušos nedaudz pastāstīt. Ja? Tās varbūt ne visi tā var izsakot līdzi visam, kas notiek. Tātad, iespējams, ka viens no nozīmīgākajiem un arī tādiem aizkustinošākajiem notikumiem šajā jubilejas gadā ir tas, ka laikā no 22. februāra līdz 22. martam, tas pavisam drīz, Asīzē, Franciska bazilikā būs izstādītas viņa mirstīgās atliekas. Tas notiek pirmo reizi vēsturē. Pāvests, tas ir saskaņots ar pāvestu, un šī ziņa parādījās jau pagājušā gada oktobrī. Diemžēl tad viņa nenonāca līdz manīm, jo es arī būtu paspējusi nopirkusi biļeti un kaut vai pa pusē kājām aizgājusi. Ja? Tagad, diemžēl, man personīgi ir pa vēlu. Bet varbūt kāds no jums vēl tiek uz Asīzi. Tas absolūti unikāls gadījums. Jūs arī droši vien savā dzīvē neko neesat dzirdējuši, ja, par Franciska mirstīgajām atliekām. Mēs pat nezinām, kādā stāvoklī tās ir. Vai tas ir skelets, vai tur kaut kas vairāk saglabājies. Ja, bet tā arī bija pateikts, ka tas būs ķermenis. Tie, kas ir braukuši vai ar mūsu franciskāņu grupu pirms gadiem, man liekas 18. vai 19. gadā vai paši, uz Asīzi, jūs zinat, ka tur noiet lejā kriptā, un tur ir viņa kaps, bet tas ir slēgts. Tur nevar redzēt viņa ķermeni. Ja? Un ka ir tikai tās, tā kā, ko sauc par otrā līmeņa relikvijām, kuras ir tur augstāk bazilikā, tad viņa tunika, atceraties, ja? Josta, ja, vēl bija vairāki priekšmeti, tur ir ļoti interesanti apskatīties, ļoti taustām un sajūt, ka tiešām esi nonācis vietā, kur viņš ir bijis un gandrīz kā dzīves. Bet tā tad ir šis notikums ar pirmo reizi izstādītu Franciska ķermeni. Tā arī Asīzes bazilikas mājaslapā, šorīt apskatījos, tā arī teikts, ķermenis būs pieejams. Lai tiktu, tātad redzētu un palūgtos pie viņa, ja, pavadītu kaut kādu laiku tur pie šīs nozīmīgās relikvijas, ir jāreģistrējas, tas ir pavēlti, bet jāreģistrējas. Un tur jau ir, mīļie draugi, milzīgākā rinda. Decembrī jau, man liekas, bija kaut kur pār pa 250 000 reģistrējušies tajā milzīgajā rindā. Es domāju, ka tagad, kad tik nebūs jau tuvu 500 000, un visā nākamajā gadā, es domāju, svētceļnieku skaits uz Asīzi, ja, varētu būt, tiešām jau, ja, absolūti milzīgi skaitļi, kas nozīmē arī droši vien grūtības atrast tur pajumti, ja, lai paliktu vairākas dienas vai kādu viesnīcu vai ko. Kas, protams, no otras puses ir priecīga ziņa, ja, jo Asīzes Franciska stāsts, tēls, liecība, harisma joprojām staro, cilvēki grib tur nonākt, tur būt.
Ja? Un tātad sekot arī līdz visiem šiem notikumiem. Ir vēl daudz citi mazāk notikumi, bet tad manā izpratnē, ja, mazāk, teiksim, tāda vēriena notikumi, ja, speciāls ekaristiskās adorācijas, kas veltītas tieši Franciskam, bet par tām mēs tad arī laika gaitā runāsim. Tad vēl, ja jūs klausījāties vai lasījāt, 10. janvārī, ja, mūsu pāvests Leons arī izsludināja tātad šīs jubilejas gada īpašās atlaides, ar uzsvaru, ja, ka teiksim, tiem, kas veic svētceļojumu uz Franciska baznīcu, Franciska vārdā nosauktu baznīcu vai baziliku, ja, vai kaut kādu īpašu oficiālu piemiņas vietu, kur viņa vārds ir minēts. Ja, tad, ja izpildās visi tie nosacījumi, kurus jūs varat arī izlasīt, ja, pilnīgi grēku nožēlu, novēršanās savā sirdī no jebkādiem grēkiem, ja, no jūs zinat visu to, ja, tad var iegūt šīs pilnās atlaides. Kāpēc es to saku? Ja? Mēs zinām, ka mums Rīgā ir Svētā Asīzes Franciska baznīca, Katoļu ielā 16. Tad, ja kāds tieši kaut kur Rīgas rajonā plāno svētceļojumu, tad tā varbūt tieši šogad būtu tāda ļoti pareiza vieta, uz kuru doties, vai ne? Atzīmēt arī šie dižā svētā, vai ne, lielo jubileju. Tā, to es gribēju pastāstīt. Vēl es gribēju pastāstīt, es te runāju šomēnes drusku pāragru, bet vispār, ja jūs zinat šo te, ne konkrēti šito numuru, bet izdevumu Katoļu baznīcas vēstnesis, iznāk reizi mēnesī, ka vienkārši tāds viņš izskatās. Šī gada februāra numurs, kas nav vēl iznācis, bet kas būs tagad aptuveni 12. 13. februārī, viss numurs faktiski ir veltīts Svētajam Asīzes Franciskam. Ja? Tad es aicinu, ja jūs varbūt neabonējat vai ikdienā tā nepērkat Katoļu baznīcas vēstnesi, tad šis varbūt būtu tas numurs, ko nopirkt kaut vai arī savām arhīvam. Mana galvenā redaktore Ingrīda stāsta, kad arī brālis Jānis Savickis intervētas tajā numurā būs. Ir tāda lieta? Jā, nevar saprast, noliedz vai apstiprina ņurd. Kaspars Savots, mūsu franciskāns no Jēkabpils, vai ne? Tur arī es ļoti saņēmos, es uzrakstīju ļoti koncentrētu slēju tikai par Livonijas laika franciskānismu Latvijā, pamat faktus, datus, Katrīnas klosteris, kad ieradās Rīgā, ar ko tas beidzās, kur ir tad franciskāņu grāmatas, un tā kā savācu, ja, un vēl tur pakonsultējos ar cilvēkiem, kas labāk par mani zina. Tad arī iekšā, lai būtu tāda tīri taustāma informācija, ja, par šo laiku. Tā, to es gribēju pastāstīt. Tātad viss Katoļu baznīcas vēstneša februāra numurs veltīts Svētajam Asīzes Franciskam. Tātad pagājušajā reizē, kad mēs runājām, ja, brālis Jānis arī te bija klāt, tad bija jautājums, man liekas, no zāles, no auditorijas, no radioklausītājiem, cik tad daudz Francisks sarakstījis. Un es nevarēju precīzi atbildēt, brālis Jānis teica plānu grāmatiņu, ja? Es mājās atradu tiešām plānu grāmatiņu, kur man ir angliski Porciju Unkuls izdevniecība, ja? Kur tieši Asīzē iegādājos šo grāmatiņu, ja? Tāda maza grāmatiņa, protams, te ir arī drusciņa attāli un tāds drusciņa pustukšas lapas un komentāri. Nu, te ir, es teiktu, tas teksts uz kādām varbūt 130 lapām, vairāk arī nav. Un šie ir paša Franciska teksti, te viņi ir iztulkoti angliski. Ja, tātad vēlreiz, šie savukārt nav paša Franciska teksti, ja, tā ir pēcteču teksti, ja, pie viņa ordeņa piedarošu cilvēku un varbūt pat vēl citu cilvēku teksti, kas stāsta par Latvijā. Bet labā ziņa ir tāda, ja, mums angliski ir šāds grāmatiņas, ir arī vēl tāds lielāks, biezākos, vākos, nopietnāks, bet latviski mums līdz šim nav bijis. Ziediņi mums ir divos tā kā dažādos eksemplāros, bet paša Franciska raksti nav bijuši. Šogad sola, ka būs mieram tuvu Facebook lapā, varēju šodien izlasīt, ja, ka patiešām sola uz oktobra lielajiem svētkiem, ka būs, ja, te teksti apkopot, salikti kopā. Ko jūs sakāt, brāli? Nē, es klausu, oktobra lielie svētki. Oktobra Svētki. Jā, Oktoberfest, jā. Tātad, ja, jo, tātad, kāda ir tā situācija, ja, ka franciskāņi jau vairākās paaudzēs ir pa kaut kādiem gabaliņiem kaut ko tulkojuši, ja? Piemēram, es te arī centos, es atradu savas vairākas lapiņas, ko es esmu kaut ko tulkojusi, ja? Lūkšanu krucifiksu priekšā esmu tulkojusi, ja? Slavinājums visaugstākam dievam esmu mēģinājusi tulkot, kaut ko. Un tāda gabaliņi ir diezgan daudz dažādiem autoriem, un cik ļoti labi, ka Kala raksti ir apņēmušies izdot.
Tur ir vesela tekstu gatavotāju komanda, kas tagad šogad strādās, ja, lai līdz oktobrim tas viss nonāk pie latviešu lasītājiem, izdos kala raksti, brīnišķīgā katoļu izdevniecība. Tā, to es izstāstīju. Tā, ļoti daudz visādi paziņojumi. Tad vēl viena reklāma, vēl vienai grāmatai, kuru atklāja, ja nemaldos, pagājušajā nedēļā, jā? Tā, jūs varat redzēt, aizpagājušajā nedēļā, jā. Tomasa Vudsa jaunākā amerikāņu autora, amerikāņu katoļa, vēsturnieku, filozofu, ļoti daudz grāmatu autora, teksta, sveiks, slavēts Kristus. Kā katoliskā baznīca veidoja rietumu civilizāciju, tulkojums latviešu valodā, pabieza grāmata, biezos vākos, ļoti skaists izdevums, jā, arī tāds ļoti skaisti ir ievākots tas vāks. Tātad, cik mums te ir lapuses, jā, gandrīz 260. Un šo atklājām, piedalījās arī daudzi arī priesteri, baznīcas pārstāvi, arī arhibīskapa kungs. Arhibīskapa kungs šai grāmatā ir uzrakstījis ļoti jauku priekšvārdu, saturiski bagātu. Ja? Arhibīskapa kungs arī izlasīja, arī izcēla šajā biezajā, diezgan biezajā grāmatā, viņuprāt, vērtīgākās lietas. Šī ir ļoti laba grāmata. Tad kāds ir Vudsa grāmatas, tas, teiksim, pamudinājums uzrakstīt to grāmatu. Ja? Šis Tomas Vuds, kurš arī strādā par pasniedzēju, ļoti daudz savā dzīvē strādājis ar studentiem, atkal un atkal sadurās, ka arī it kā izglītotiem studentiem ir visšaušalīgākie aizspriedumi par katoļu baznīcu. Ja? Viņiem paprast, ko jūs zinat par katolicismu vispār rietumos, un viņi uzreiz sāk stāstīt inkvizīcija, zinātnes aizliegums, ja? Neticīgo vajāšana, zvērības, ja, visādas progresa ierobežojums, tātad naids pret tehnoloģijām, uzskaita visas šīs lietas. Un bezmaz ar tādu domu, ja, ka vispār tikai stipri pēc apgaismības, bet īstenībā tikai industriālās revolūcijas laikā vispār rietumos kaut kāds prāta gaisma sāka atspīdēt un kaut kāda brīvība cilvēkiem parādījās. Un Vuds nevarēja to vairāk izturēt un uzrakstīja grāmatu, kas metodiski nodaļās pēc kārtas pat dažādām tēmām, brīžiem kronoloģiski, brīžiem tikai tematiski, atspēko populārākos, izplatītākos maldus par katoļu baznīcas vēsturi, intelektuālo, kulturālo, mākslas, zinātnes. Un te būtu jārunā veselu stundu tikai par šo grāmatu, bet te ir ļoti daudz, saturs ir beigās, ļoti daudz vērtīgas informācijas arī man bija. Lai gan es jau esmu tā kā mēģinājusi arī interesēties. Ja? Piemēram, jums saka, jezuīti zinātniskie atklājumi. Jūs varat daudz nosaukt. Tā, ja? Ne visai. Un ir virkni tādas jomas, ja? Benediktiešu mūku ieguldījums jau 7., 8., 9. gadsimtā zemes ameliorācijas darbos. Ja? Kaut kāda lauka izkopšanas, labākas tehnoloģijas. Pārtiks preču saglabāšana, visādi šādas lietas, ja, vīnas piestuves, ja, cits, tad arī viss tā tehnoloģiskā puse ir šeit ļoti labi pārstāvēta. Un tad ir vēl arī ļoti interesantas lietas, piemēram, ko es arī mazāk zināju, teologu, baznīcas doktoru ieguldījums ekonomikas teoriju attīstībā ir vesela liela nodaļa tam veltīta. Tad, protams, par kristīgo katolisko labdarību, arhitektūra, māksla, visu šī milzīga attīstība, kas ir bijusi rietumos, un daudzas citas lietas, tajā skaitā arī tādas specifiskākas lietas, kuras varbūt mēs paši retāk apspriežam, piemēram, starptautisko tiesību un starptautisko likumu izstrāde jau vēl no viduslaiku rakstos, ja, kurus atcerējuši tieši teologi mūki. Un tā tālāk arī priekšpēdējā nodaļa ir par morāles sistēmu, kurā visi dzīvo, un autors arī mēģina parādīt, ka pat tie, kas uzskata, ka viņi jau nekādā veidā nav kristieši, pilnīgi atdalījušies no kaut kādas katoļu baznīcas morāles mācības, joprojām turpina izmantot daudzas aksiomas, kas ir radušās tieši šajā kristīgajā kontekstā. Ja? Tātad šāda grāmata, piemēram, ja jums ir kādi jaunieši, kas beigs vidusskolu vai studenti, iesaku iegādāties, ja arī mieram tuvu e-veikalā vai arī Rozes grāmatnīcās ir jau pieejama ļoti laba dāvana, vērtīga, noderēs arī tiem cilvēkiem, kas paši nav kristieši, lai viņi vairāk uzzina vispār par to civilizāciju, kurā viņi dzīvo. Ne? Tā. Tas ir tas, tad jums ir šitā, ja? Tā ir ļoti laba grāmata. Tā. Tagad es
Tā, to gribēju. Tagad es paiešu drusciņu uz priekšu. Man pašai bija vērtīgi atgriezties pie ziediņiem un viņus palasīt arī tā kā atkal no jauna ar svaigām acīm. Ja? Kā es jums pagājušais teicu, ja atkārtoju vēlreiz. Manuprāt, darbs ir pirmkārt pats teksts Itālijā ir ļoti slavens, tas rakstīts itāļu valodā, rakstīts ļoti slavens arī kā literārs teksts, ar augstu literāro nostrādātību. Ja? Paši itāļi viņu ļoti mīl. Un šo ziediņu 14. gadsimta tekstu arī pasniedz tad arī cilvēkiem, kas vienkārši tādā sekulārā līmenī interesējas par valodas vēsturi, ja? Un vispār par savas zemes vēsturi. Manuprāt, šajā grāmatā jūs izlasat visu to grāmatu, vai varbūt tikai atgriežties pie daļas no tām nodaļām un tiem stāstiem. Var labi redzēt franciskānisko harismu. Nav tik viegli to izstāstīt kādam cilvēkam no malas, bet šeit var redzēt, kā viņi tā kā no iekšpuses darbojās. Grāmata satur ārkārtīgi daudz bagātīgus un dziļus garīgos padomus, ieskaitot dziļās krīzēs. Ja? Šodien arī būs iespēja dažus tādus elementus pieminēt. Ja? Tā kā garīgās krīzes, ja? Teiksim, šaubas un kaut kas tāds, tā kā ticības vaināšanās, ja? Skāra acīm redzam ne tikai Franciskam, pirmās un otrās paudzes sekotājs, skar mūs visus arī šodien pēc tik daudziem gadsimtiem, tad šajā grāmatā tiešām var smelties mierinājumu caur šo franciskānisko harismu un palīdzību saņemt. Vismaz man tā ir. Tā ir vērtīga grāmata ne tikai kā vēsturiskais, lai mēs zinātu, kā it kā kādreiz bija, ja? Vai kā kādreiz par to domā, bet arī šodien. Tur faktiski nav nekādu lietu, kas būtu novecojušas. Ir varbūt dažas lietas, kuras ir grūtāk saprast, bet šajā izdevumā arī ir pievienoti komentāri, ja? Kas arī, lūk, tajā laikā to laiku uzskatītā. Bet šādu elementu ir ļoti maz. Grāmata un visa tā pieeja ir ļoti skaidri un izteikti atbilstoši, ja, teiksim, tā katoliskai mācībai skaidrākajā, tādā tīrākajā izpratnē. Ja, ja tur kādu citēs, ja, tad citēs no evaņģēlija, ja piesaugs, ja, tad apostulu Pāvilu, ja, pats Francisks piesauc apostulu Pāvilu. Daudzi stāsti šeit ir gluži kā ilustrācijas konkrētām labi zināmām evaņģēlija epizodēm. Ja? Tas skaitlis 12 mācekļi atkal atkārtojās. Ja? Ir ļoti labs, skaists līdzsvars starp to kontemplatīvo, meditatīvo dzīvi. Es pagājušreiz arī pieminēju, ka ir gandrīz katrā otrā stāstā Francisks viens pats dodās mežā lūgties, ja, vai uz kādas salas, tā kā aiziet. Un tad atkal no otras puses to darbu dzīvi pasaulē, ja, darbu ar cilvēkiem, iešanu pie cilvēkiem, sarunas ar cilvēkiem, grūtības ordeņa iekšpusē, dažādiem konfliktiem, dažādiem izaicinājumiem, kārtinājumiem. Ja. Manuprāt, ļoti labs līdzsvars starp šīm abām pusēm. Tā. Ja, man liekas tiešām vērtīgi, bet es izstāstīšu jums īsi, jo tad šī grāmatiņa gan šeit ir ļoti bagāts materiāls, un te gan ir tā vienā vakarā nevar, gandrīz 270 lapas, būs vienā vakarā nevar izlasīt, tur ir tā kā daudz, un ļoti daudz, kas par ko meditēt. Mēs pagājušais tikām līdz 20. nodaļai, tad es sāku tagad no 20. Ja? Piemēram, tā, ja? Lasīt priekšā, tā kā būs pat daudz, ja? Bet 20. nodaļa. Par ko ir 20. nodaļa? 20. nodaļa ir par kādu jaunu ordeņa brāli, gados jaunu, kuram ir iestājusies krīze, es jau minēju garīgā krīze, aicinājuma krīze, un viņš izjūt šausmīgi spēcīgu riebumu pret savu mūka to apģērbu, ja, to visvienkāršāko, noplīsušāko, visdrīzāk arī netīro tuniku. Tas ir stāsts par šo jaunekli, kuram pēkšņi ir iebistas, viņš nevar izturēt, kāds viņš vispār izskatās, tā kā pēdīgais nabaks. Ja. Kā ir teikts, ja, sāka just tādu riebumu pret mūka tērpu, ko valkāja, ka viņam likās, viņš valkā visparastāko maisu. Viņu šausmināja piedurknis, un viņam riebās kapuce, un ar savu garumu un raupjumu šis tērps viņam šķita kā nesamērīgs paltraks. Tas ir stāsts sākums. Un viņš tajā riebumā pret to tērpu, šis jaunais mūks, nonāk līdz tam, ka viņš grib tērpu novilkt un vispār atgriezties pasaulē, kur vismaz cilvēki normāli apģērbušies. Un tātad
tad nākamais stāsts izstāsta par to, kā tiek pārvarēts šis kārdinājums. Un tas notiek arī, kā bieži vien šajos stāstos, gandrīz brīnumainā veidā. Ja? Ejot garām klosteru baznīcai, altārī viņš redz, ka ir izstādīts vissvētākais sakraments. Ja? Un nometas ceļos, novelk kapuci un sāk lūgties un klanīties šī sakramenta priekšā. Un arī it kā savā sirdī uzdot to jautājumu, vai aiziet no ordeņa vai ne. Un šis jaunais mūks pēkšņi redz brīnišķīgu vīziju. Šajā vīzijā viņš redz vīriešus, kas ir visi tērpti visgreznākajos zelta, zīda, izgreznotos tērpos, iet cits pēc citu, un viņa priekšā ir viens, kas ir viskaistāk ģērbts. Un viņš tajā vīzijā it kā jautā Dievam, kas ir šie skaisti ģērbtie vīri? Ja, jūs varat iztēloties, kādu atbildi viņš savā vīzijā saņem. Tie nav eņģeļi, ne tie ir franciskāņi. Un viskaistāk tērptais ir tas lielais nabadzīgs, kas ir Asīzes Francisks. Tā ir vīzija par to, kas būs debesīs, ja? Par to algu debesīs, tiem, kas tā kā spēj pacelties pāri šīm grūtībām, kas ir šajā dzīvē. Un tad redzēdams visu šo skaistumu, kas sagaida debesu valstībā, mūsu nabaga jaunais ordeņa brālis ir pilnībā izcietināts no savas nepatikas pret vienkāršo apģērbu. Ja? Jauneklis atgriezās sevī un šīs vīzijas stiprināts atgainīja katru kārdinājumu. Viņš atzina savu vainu priekšnieku un brāļu priekšā par to, ka bija sūdzējies par to apģērbu. Un no šī brīža alka pēc grēku nožēlas un ietērpa raupjuma un beidza dzīvi ordenī, kļūdams ļoti svēts. Tā, tas ir par to. 21. nodaļa ir franciskāņiem ļoti labi pazīstama. Tas ir par slaveno Gubio vilku. Liekas, to visi zina šito stāstu. Tas arī visiem ļoti patīk. Diezgan gara nodaļa īstenībā. Te ir arī paši tā kā gandrīz citāti no Franciska. Tā ir tā slavenā nodaļa, kurā kādu Gubio pilsētiņu, grīznībā gandrīz tā kā ciematiņu, ja, ir apsēdis vilks tajā laikā, kā jūs zinat, nebija apdzīvotās vietas nebija lielas, meži ir visapkārt, tie, kas ir bijuši netālu no Asīzes, arī šodien var liecināt, ja, dzīvoja vilki. Un viens no vilkiem terorizē pilsētiņu, ir arī sakodzis cilvēkus, un cilvēki baidās, ka viņš viņus saplēsies un tā tālāk. Ja? Un te mēs redzam tā skaisti izvērsto stāstu, kā Asīzes Francisks dodas pretī vilkam, lai gan pilsētnieki mēģina viņu visādi atrunāt, pārmet krusta zīmi, pilnībā nodod sevi dieva rokās, ja? Un dodās uz to migu, tur ir kaut kā zinām tā miga, kur dzīvo tas vilks. Pārējie visi pilsētnieki pilnīgi pārbijušies, ja, kā kur vilks jau ir ar atvērtu rīkli. Francisks pārmet vilkam krusta zīmi un sauc viņu pie sevis un saka viņam šādi: Nāc šurp, brāli vilk! Es tev pavēlu Kristus vārdā, lai tu nedari ļauna ne man, ne arī kādam citam. Un pārmet krustu pār vilku, vilks mierīgi aizver muti, pārtrauc savu skriešanu viņam virsū, kļūst rāms kā jērs un nometas guļus pie svētā Franciska kājām. Tāds stāsts. Tad ir vēl tā gandrīz tā kā saruna starp Francisku un vilku, ja, kur Francisks tagad vilkam mēģina atrast dzīvē labāku alternatīvu, nevis terorizēt tos pilsētniekus. Ja. Ir ļoti skaists teksts, bišķi nolasīšu. Francisks viņam teica tā: Brāli vilk, tu dari daudz posta šajos novados, un esi nodarījis milzumu daudz ļauna, plosīdams un galēdams dieva radības bez viņa atļaujas, un ne tikai galējis un aprījis zvērus, bet bijis arī tik pārdrošs, ka galējis cilvēkus, radītus pēc dieva attēla un līdzības. Šā iemesla dēļ tu esi pelnījis dakšas kā visļaunākais zaglis un slepkava. Un visa pilsēta tevi ienīst un tā tālāk. Bet visi esam gatavi tev piedot, ja tu atgriezies no saviem grēkiem un apņemies vairāk tā nedarīt. Un kā jūs varat iedomāties, ja vilka sirds tiek pārveidota Franciska vārdu ietekmē, un vilks pat ir gatavs ne tikai paklanīties Franciskam, bet arī uzlikt savu ķepu, tur ir tāda aina uz Franciska rokas, kad apkārt jau sanākuši pilsētnieki, tā kā apsolīties, ka nevajās nevienu arī tajā pilsētā. Pilsētnieki apņemās vilku barot, kas arī notiek, vilks nevienam neuzbrūk, ja, tā.
Un tā tālāk vesels gars stāsts, ja, un vilks nometās ceļos un palodzījis galvu, un paklausīgi pakustinādams ķermeni un asti un ausis rāzdīja, kā vien prasdams, ka ir gatavs ievērot šādu līgumu. Ja, tā viss tas šausmīgi skaisti aprakstīts, nav brīnums, ka arī itāļu bērniem patīk šie teksti, ja, tas brīnišķīgs stāsts. Visiem ļoti patīk. Tā, un tātad brālis vilks nomira 2 gadus vēlāk aiz vecuma. Jā, interesanti, ka ir tāds tā kā detaļas, 2 gadi, jā, viss ļoti labi gāja. Un pilsētnieki tad ļoti sēroja, jo bija viņi ļoti iemīļojuši un arī atcerējās Svētā Franciska tikumu un svētumu. Tā, 22. nodaļa. Arī par dzīvniekiem. Vispār dzīvnieki šajā grāmatā daudz figurē, nevelti, ja Svētais Asīzes Francisks ir arī dzīvnieku aizbildnis, jau vides aizsardzības aizbildnis, ekoloģijas aizbildnis, jau viss šīs lietas bieži ir saistītas ar Svētā Franciska vārdu, kā to uzsvēra arī Pāvils Francisks, ja, savā enciklikā, tieši par dabas aizsardzību. 22. nodaļa, kā Svētais Francisks pieredināja meža dūjas, arī ļoti skaisti. Tad viens no ordeņa brāļiem, kāds jauneklis, kurš vēl nav ordeņa brālis, viņš kļūs vēlāk, noķērs mežā dūjas, un tas ir meža baloži, ja, un nes viņas pārdot. Ja, tas bija vērtīgs putns, arī ēdams, ja, tad, ja tu viņu mežā noķer, var pārdot, tad tur kaut kāda iztika sanāk. Francisks izjūt īpašu žēlsirdību par šiem putniem un tā kā aptur šo jaunekli, ja, un līdzietības pilnām acīm un saka, ja, vai tu varētu jaunekli man šīs dūjas atdot? Šie ir tik nevainīgi putni, saka Francisks, kas rakstos ir salīdzināts, svētajos rakstos ir salīdzināts ar šķīstām un pazemīgām un ticīgām dvēselēm. Un mēs negribētu, ka šie putni nonāk kādu nežēlīgu cilvēku rokās, kuri tos nogalinātu. Ja? Te ir tāda it kā gandrīz tā kā iestāšanās, ja, arī pret dzīvnieku nogalināšanu. Šis jauneklis Dieva iedvesmots atdod putnus Svētajam Franciskam, kurš, protams, viņus palaiž no tiem būriem brīvībā. Un šīs meža dūjas pateicībā novīja līgstas tūmā, tur, kur apmetušies brāļi, un izperē putniņus, un tur ir apkārt Franciskam tāds putniņu bariņš. Ja, to mēs arī zinām tajā no tās slavenās ikonogrāfijas, kur Francisks tā kā runājās ar putniem, vai viņam aizmugurē uz koka sēž putni, vai tūmā ir putni. Ja? Dzīvo kopā, it kā būtu vistas, ko tie vienmēr barojuši, ja? Un nelaidās prom, iekams Svētais Francisks, viņas svētīdams, ja? Tam ļāva aizlidot. Un savukārt tas jauneklis, ja, kļuva par ordeņa brāļu, šī Franciska vārdu spēku iedvesmots un kalpo Jēzum Kristum. Tā, un bija ļoti svēts. Tā, tad ir 23. Tas ir par velnu varu. Mēs daudzos no tām nodaļām, tiem stāstiem redzam, kā ordeņa brāļiem ir kārdinājumi, grūtības, iekšēji konflikti, dusmas. Ja? Un vienmēr redzam, ka tieši Francisks, pat ja viņš tur nav klāt, pat ja viņš tajā laikā ir pilnīgi citā kaut kādā vietā, viņš caur Dieva žēlstību mistiskā veidā vai nu izjūt, vai kaut kā uzzina, kas tur notiek, spēja pateikt īstos vārdus, spēja parādīties vīzijā, ja, un spēja tā kā atrasināt tās problēmas. Ja. Te ir vēl viens tāds stāsts, ka Francisks redz, Franciskam ir arī piedāvāts tās garīgās spējas, ja viņš pa gabalu tuvojoties kādai ēkai vai vietai, var redzēt, vai viņi ir vai nav vēlma apsēsti, ja, kāds tur vispār ir, ja, tas garīgais stāvoklis. Un te viņš dievišķā atklāsmē ierauga, ka visu mītni ir aplenkuši un apsēduši vēlni, kā milzīgs karapulks. Un diemžēl vienam tam vēlnam, kas šādā veidā uzbrūk mūkiem, viņam izdodas vienam no mūkiem pieķerties pie kakla un arī tā kā sākt viņu šņaukt. Ja? Un tad tiek dots šajā stāstā, kas, protams, ir garīga pamācība mums visiem, ja, tiek dots tas iemesls, kāpēc tas viens vēlns viņam izdevās tam vienam mūkam tā kā pieķerties pie kakla. Ja. Tas tāpēc, ka izrādās šis brālis ir bijis sastrīdējies ar otru un sirdī perinājis domu, kā šo otru brāli apsūdzēt un tam atriepties. Ja. Tad mēs redzam to garīgo ievainojumu, kas dod vēlnam vāru par šo cilvēku. Un tāpēc, kad rakstīts tālāk, ja, ka bija šī ļaunā doma, vēlns, kam durvis bija vaļā, iegāja mītnē un uzmetās nabaga brālim uz kaklam.
Tātad svētais Francisks to visu pamana un skata uz to tā, ka it kā viņa ganāmpulkam būtu uzbrucis vilks un grasītos to visu aprīt, un izsauc pie sevis to brāli, pavēl viņam izdzīt no sevis naida indi, ja, ko viņš ir ieņēmis pret savu tuvāko un tādējādi nokļūs ienaidnieka rokās. Ja. Un kas izmaina brāļa, tā ievainotā brāļa sirdi, ja, tas, ka viņš redz, Franciskam ir šīs īpašās spējas, ja, ka viņš redz to, ko cits neredz. Pirmkārt, viņš redz tos vēlnus, kā viņi reāli būtu, viņš redz arī iemeslu, kāpēc tas vēlns ir pieķēries pie kākla. Ja. Viņš nožēlo grēkus, ja, kas viņam tiek atlaisti, vēlns atkāpjas un tiek padzīts no turienes. Ja? Tā. Katra nodaļa beidzās tādiem šajā grāmatā, šajā grāmatā tādiem skaistiem vārdiem. Katra tā pamācības nodaļa beidzās tā, lai slavēts Jēzus Kristus un nabadzīņš Francisks. Āmen. Tas arī burvīgi. Tas ir pilnīgi tāds Valda Bisenieku punkts. Ja? Tas nabadzīņš Francisks, tas ir tā. 24. ir gara nodaļa, kas vienmēr ļoti interesē vēsturniekus. Par Franciska ceļojumu, kas ir vēsturiski apliecināts un zināms pie Ēģiptes sultāna 1219. gadā. Viņš tur palicis visdrīzāk 1 gadu. Un te ir tā grāmatas versija. Šī grāmatas versija atšķiras no vēsturnieku versijas ir to, ka grāmatā ir tā kā Francisks iet ar 12 brāļiem, bet man liekas, tajā ticamākajā versijā bija tikai 2, viņam 1 nāca līdzi. Ja. Te mēs redzam, ka kādā veidā šīs leģendas darbojās. Tās paņem tādu patiesu vēstures notikumu, bet tur, kur trūkst to detaļu, vai viņas ir neskaidrs, ja, tur viņas tā kā tiek pievilktas tādā lielākā līdzībā, lai vispārinātu, ja, lai tur būtu līdzīgāk evaņģēliskajam stāstam. Bet tomēr, ja, tam ir labi zināms, ka šim stāstam pamatā ir reāls notikums. Francisks patiešām devās pie Ēģiptes sultāna, mēģināja pievērst tur visus kristietībai, un tas notika krustu karu laikā, 5. krustu kara laikā, kas bija apbrīnojams žests tajā laikā. Turklāt patiešām bija, kāds ir izklāstīts arī šeit, bet šeit ir izstāstīts tā kā, gandrīz tā kā mītiski. Bet šī tikšanās ar sultānu bija veiksmīga tādā ziņā, vairākās nozīmēs. Ja? Pirmkārt, tāpēc, ka Francisku nenogalināja, kas būtu diezgan loģiski, kara laikā ierodās tur sludināt Jēzu Kristu. Saprotiet, ja? Kā tas varēja beigties. Pirmkārt, nenogalināja. Otrkārt, Franciskāņi iemantoja īpašu cieņu no musulmaņu puses, kas ir spēkā līdz šai dienai. Un kas ir iemesls, kāpēc Jeruzalemē, arī tajās teritorijās, kas piederēja Osmaņu impērijai, kas principā musulmaņu teritorijas, Franciskāņi bijis, man liekas, joprojām ir, vienīgais ordenis, kuram musulmaņi ļauj tur darboties, organizēt kristīgo kultu un tā. Tad šī īpašā sadarbība starp katoļu baznīcas ordeni un musulmaņiem, ja, islāma pārstāvjiem, imāmiem, sultāniem, viņi izveidojas 13. gadsimta sākumā, tas ir vēsturisks fakts. Tātad, un te tas stāsts ir tā kā papildināts, ja. Tur ir tā kā 2 galvenie elementi. Ja pirmais, tad Francisks nonāk tajās saracēņu, kas nozīmē musulmaņu zemēs, ar saviem 12 pavadoņiem. Viņš dievišķīgi sprediķo par Kristus ticību, apliecina, ka ir gatavs kāpt ugunī šīs ticības dēļ, atstāja ļoti lielu iespaidu uz sultānu, ja. Sultāns labprāt viņā klausās, ja, un vienlaicīgi pats nav gatavs atgriezties pats nav gatavs pieņemt kristīgo ticību, bet atļauj franciskāņiem musulmaņu zemēs sludināt. Francisks izsūta savus 12 biedrus uz visām pusēm. Sultāns devis zīmi, kuras dēļ neviens viņus nedrīkstēja aiztikt. Ja? Tā. Un tad ir tāda otra interesanta epizode, ja, kur kāds viņam viņš apstājas pats Francisks kādā viesu mājā atpūsties, tur parādās ļoti skaista sieviete, kas ir tā kā vai no vēlna, vai no kāda no tiem saracēņiem uzsūtīta sieviete kārtinātāja. Kā te ir teikts, netīra dvēselē, un šī nolādētā sieva vilināja svēto Francisku grēkā. Un svētais Francisks tā teica, labi, iesim gultā. Šis ļoti labs, pilnīgs bisenieks stilā tulkojums. Labi, iesim gultā, un tā veda viņu uz istabu. Bet svētais Francisks teica, nāc man līdzi, es tevi aizvedīšu uz visskaistāko gultu. Un viņš to aizveda, to sievieti. Ja?
pie milzīgas uguns, kas dega tajā mājā, un dedzīgā garā viņš izģērbās un metās uz kvēlojošām oglēm, un aicināja, lai arī viņi izģērbjas un liekas viņam blakus šajā tik uzpostajā un skaistajā gultā. Un, kad svētais Francisks labu laiku tā bija nogulējis ar priecīgu vaigu, vai ne, ar priecīgu vaigu nedegdams un pat neapsvilinādamies, tā sieva, izbijusies un sirdī satricināta, ne tikai nožēloja savus grēkus un ļauno nodomu, bet arī pilnīgi pievērsās Kristus ticībai un kļuva tik svēta, ka caur viņu tajā novadā tika pestītas daudzas dvēseles. Ja tāds ļoti skaists stāsts. Un es nezinu, kā tas viss tā nāk, bet tieši cilvēki, kas varbūt pirmo reizi šo pasāžu dzird, par to sievieti, kas kārdina, ar savu ķermeņa skaistumu, beigās pati tiek pārvērsta. Tas ir, protams, ka tas ir arī kļūst par zināmā mērā tādu arhetipu, kas iet cauri visai kristīgai un pat ne tikai kristīgai vēsturei. Man jau tikai lasot uzreiz vairāk tie piemēri citi prātā. Viens, Akvīnas Tomam ir ļoti, ļoti līdzīgs stāsts, vai ne? Kas lasījuši Akvīnas Toma biogrāfiju, tur ir arī tas kārdinājums. Sieviete, kas nāk kārdināt, un viņš izrauj to degošu pagali, no kamīna, un tā kā uzzīmē krustu uz sienas, un viņa atkāpjas. Šis pats, tas tā kā prototipiskais stāsts ir ļoti skaisti aprakstīts, apspēlēts krievu rakstnieka Ļeva Tolstojas stāstā Oķets Sergij, tēvs Sergijs. Varbūt esat lasījuši. Ļoti skaists stāsts ar tām garīgajām parādībām, garīgajām pamācībām. Tur arī mūks dzīvo vienatnē. Ierodas sievieti, es domāju, pavedīšu viņu, es esmu tik skaisti un tik skaisti apģērbusies, un to jūs varat izlasīt, kā tur tas beidzās. Beigās tā meitene klosterī nonāca uz ceļiem, jo viņi tā kā sadurās, ar to īsto ticību, un to īsto degošo gultu, kas pilnīgi kaut kas cits. Un tā. Tātad šis bija, tur ir garāk, vēl par to sultānu un saracēnu zemi, 24. nodaļa. Tā, tad ir 25. Īsumā, par kādu spitālīgā dziedināšanu. Mēs visi zinām to stāstus par Francisku un spitālīgajiem, jo viņi spēja tuvoties spitālīgajiem, bija tas viens no iemesliem, kāpēc viņš vispār atgriezās. Tā kā viņš sevī vairs nejūta nepatiku pret to, tad viņš saprata, ka viņa dvēseli ir izmainījusies, viņš var iet vēl tālāk tajā. Bet šeit jau ir, tā kā jau Francisks jau ir kļuvis par mūku un ir kopā ar savu grupu, bet parādās vēl viens spitālīgais, kurš ir bijis kaut kā īpaši nejauks, nepatīkams, arī citu spitālīgo nemīlēts. Un Francisks ir vienīgais, kurš ir gatavs šim cilvēkam, kurš ir gan garīgi, gan fiziski nomocīts, tuvoties. Un te ir atkal ļoti skaisti, arī literāri ļoti skaisti. Tātad Francisks pie viņa pieiet, un viņam prasa, ko tu gribi? Un Francisks saka, to, ko tu gribēsi, es tev darīšu. Spitālīgais sacīja, es gribu, lai tu mani viscaur nomaskā, jo es tik stipri smirdu, ka pats sevi nevaru paciest. Tā viņš saka. Vēl viens piemērs tām garīgajām pamācībām, kas ir šajā grāmatā. Cilvēku lielākās ciešanas nāk no tā, ka viņš pats sev fiziski griebjās. Un Francisks ļoti labi uztver, kas tur tiek teikts. Francisks liek sasildīt ūdeni un ar daudzām smaržu zālēm sataisīt to ūdeni, izdzērties tam cilvēkam rūpīgi viņu nomaskā smaržīgā ūdenī. Un nākamajā lapā jūs redzat, to nākamo, tātad fiziski cilvēku satīrīja, notīrīja un apģēra. Lēnām sāka dziedināties arī viņa dvēseli. Protams, Dieva brīnums, kur svētais Francisks pieskārās ar rokām, lepra pazuda un palika pilnīgi vesela miesa. Un kā sāka tapt dziedināt miesa, tā dziedināta tapa arī dvēsele. Un spitālīgais, redzēdams, ka sāka veseļoties, sāka just lielu satricinājumu un nožēlu par saviem grēkiem un sāka jo gauži raudāt. Pārējais stāsts apraksta visu to procesu, kā šis spitālīgais ne tikai tiek dziedināts fiziski un arī garīgi, bet atgriežas pilnīgi no saviem grēkiem un kļūst par lielu svēto. Un tad, kad tur ir vēl tāds
viss ļoti skaisti, tad tiešām brīnišķīgi grāmata, ka viņš nomirst, spitālīgais nomirst citā vietā, tur, kur Francisks tajā brīdī nav. Un viņa dvēsele, tās mirušās kādreizējā spitālīgā dvēsele, ceļojot uz debesīm, noceļo garām gar to vietu, kur ir Francisks, un viņu pasveic. Tā kā tāds visādas ļoti skaistas lietas. Ja? Viņš aizgāja uz debesīm, svētais Francisks palika ļoti mierināts. Tā, es jau ļoti ilgi te runāju, ja? Diezgan, labi, vēl drusciņi. Pavisam drusciņi. 28. nodaļa. Svētais Francisks pievērš ticībai 3 rūdītus zagļus un tie kļūst par ordeņa brāļiem. Arī kanonisks stāsts. Ja? Atkal garīgās pamācības. Ja? Stāsts ir diezgan garš. Ja? Tā kā tādiem vairākiem varētu arī literāri analizēt un arī pēc uzbūves analizēt, ja? Izmantot kaut kādos citos sacerējumos vai romānos. Un vēl, kā jau teicu, ja šo grāmatu ciena arī literatūras pētnieki. Ja? Tad sākums ir tāds, ka kāds dišciltīgs jauneklis pievēršās ticībai, nonāk pie Franciska un kļūst par tiešām tādu priekšzīmīgu brāli. Bet viņš nāk no dišciltīgiem cilvēkiem, ja, no tādas ļoti labas ģimenes. Un viņš vienā situācijā rīkojās tā, kā Francisks negribētu, lai viņš rīkojas. Un konkrēti mēs to situāciju ļoti labi varam saprast. Tur tūmā pie tās vietas, kur dzīvo Francisks ar brāļiem, ir 3 šausmīgi ceļu bandīti. Nevis tikai zagļi, bet tiešām īstākie bandīti, kas arī sit cilvēkus un arī ir noslapkavojuši cilvēkus. Un šitie 3 bandīti, kamēr Francisks tur nav, atnāk pie tā jaunā skaistā brāļa un prasa viņam, ko viņam prasa, ja? Tātad iedot viņiem kaut ko ēdam. Un tas jaunais brālis, kuram vārds ir Anģelo, sadusmojās un viņiem pasaka tāds pilnīgi patiesas vārdus. Proti, jūs zagļi un negantnieki un slepkavas, jūs nevien nekaunaties laupīt citu mantas, bet arī dzen kā augstprāši un bezkauņas gribat aprīt ubagu dāvanas, kas sūtītas Dieva kalpiem. Jūs pat neesat cienīgi, ka zeme jūs nes, jo jums nav nekādas cieņas ne pret cilvēkiem, ne pret Dievu, kas jūs radījis. Ejiet jau savu ceļu un vairs nerādieties. Tātad tas brālis dusmās, turklāt pamatotās dusmās, ja, par visu to, kas ir nodarīts, patriec tos 3 zagļus prom. Un kā jūs varat iztēloties, tad viss tas stāsta kodols ir tajā, kad parādās Asīs Francisks, secina, ka zagļi nav pabaroti šeit, nobar Anģelo, paņem to maizīti, cik viņiem ir tur saziedota, dodās līdz pie bandītiem, zagļiem un slepkavām, krīt ceļos, atvainojās par brāļa dusmām un par tikuma trūkumu, ja? Lūd, nožēlo savus grēkus, viņus pabaro. Ja? Un tas viss izvērsts uz vairākām lapām. Protams, rezultāts ir tāds, ka visi 3 zagļu un bandīti pievērsās kristietībai un kļuva par franciskāņiem. Ja? Tā atkal ir tā garīgā, harismātiskā pamācība. Tā, tas man ļoti patika. Jā, tad 27. nodaļa ir atkal kaut kas līdzīgs, bet no cita skatu punkta. Te ir runa par Francisku, kurš uzturās Boloņā, kur viņš sprediķo viens pats ielās, ļoti ietekmīgi un skaisti, un pievērš ticībai 2 studentus, kas kļūst par ordeņa brāļiem. Te mēs redzam, ja ne vairāk, tad vismaz to liecību, ko mēs arī labi zinām, ja ka ordenī nonāca arī augstu izglītot cilvēki, tad tur bija ļoti dažādi tie sabiedrības slāņi, ir izglītības līmeņi pārstāvēti. Un te ir tā liecība par šiem brāļiem. Ja? Viens no viņiem kļuva par tādu paraugu ordeņu brāli, otram atkal savukārt bija problēmas. Ja? Un tad mēs redzam, kā Francisks risina, ja? Šos īpašos kārdinājumus un trūkums, kas ir vienam no šiem kādreizējiem lieliskajiem studentiem. Tā. Jā, tad 28. nodaļa ir faktiski slavinājums Vissvētākā sakramenta adorācijai. Izlasiet, ja? Lasot arī domāju par mums, kas cenšamies reizi mēnesī adorācijas kapelā pavadīt 1 dienu. Ne? Tas ir stāsts, 28. nodaļa ir stāsts par brāli Bernārdu, ka viņam bija kaut kāda īpaša mīlestība, viņš saņēma īpašu stiprinājumu no atrašanās Vissvētākā sakramenta priekšā, ja, tad, kad bija adorācija. Ka viņš tā kā no 9 no rīta bija to redzējis, viņš nonāca tādā
tādā entuziasma stāvoklī, aizgrābtības stāvoklī, nekustīgi nostāvēja līdz 3 pēcpusdienā sakramenta priekšā. Ir arī ļoti skaisti aprakstīts Jēzus miesas ietekme uz šo brāli. Un tā, ka viņš atguva balsi, tad viņš staigāja apkārt skaļā balsī brīnīdamies. Ak, brāļi, brāļi, nav šajā zemē nec tik liela, nec tik cēla cilvēka kā tas, ja tam būtu apsolīta viskaistākā pils zelta piepildīta. Nebūtu priecīgs nest uz muguras maisu pilnu ar mēsliem, lai tikai nopelnītu tik cēlu mantu. Un tā cēlā manta, tas ir vissvētākais sakraments, Jēzus reālā klātbūtne sakramentā. Tā, tas ir par Bernārdu. Par viņa, tādiem ļoti ilgiem apceres posmiem, ka viņš viens pats arī gāja mežā un kalnos. Reizēm 30 dienu viņš palika viens visaugstāko kalnu virsotnēs apcerētāms debesu lietas. Un pašā nobeigumā ir, ka Bernārds to pārunāja Francisku. Ir tā aina, ka viņš ar Francisku divi tā mežā runā par debesu lietām. Ja? Tā. Tad 29. ir par brāli Rufino, kuru mocīja velns. Arī tas ir atkal vienīgi Svētais Francisks. Svētais Francisks vienīgais varēja palīdzēt brālim, kur bija nomocījis velns. Bet te ir atkal interesants, tas man liekas tā garīgā pamācība, kur mēs arī ļoti labi pazīstam. Kāds bija brāļa Rufino ciešanas un kas ir tās viņa mocības? Viņa ciešanas ir tāds, ka viņam liekas, ka viņš ir nolādēts un lai ko viņš šajā pasaulē censtos labi darīt un lai cik spēcīgi viņš ticētu Kristumu, viņam ir sagatavota vieta ēlē. Viņš neko nevar darīt. Un tāpēc viņam tā kā būt ordenī kopā ar brāļiem tā kā bezjēdzīgi, jo viņš jau ir nolādēts. Un šis stāsts ļoti skaisti parāda, kāpēc tas ir nelabā kārdinājums un meli. Ja, tas ir, un arī Francisks pats izved to brāli cauri tam visam, kāpēc tā nav. Ja, tas ir. Un ka tev ir jāsaprot, ka tas velns šo nomāktību, šo neticību pestīšanai, neticību piedošanai, neticību vai ne Kristus upurim pa grēkiem, tu to iedveš velns, un no tā var tikt vaļā, pareizi lūkšana. Tas ir stāsts par to, kā no tā tiek vaļā. Arī diezgan gari, bet ļoti skaisti. Jā, un pēdējais, kas man arī ļoti patīk, šī ir arī viena tēma, kas daudz atkārtojās, tas ir par to, ka Francisks un daži viņa brāļi prediķoja kaili. Ko nozīmē kaili? Tas nozīmē, ka tikai tā kā īsajās biksēs. Ja? Un tur ir arī ļoti skaists stāsts par to, ka jau minētais brālis Rufino, viņam ir arī kaut kādas problēmas un kaut kāds kauns un kaut kāds tā kā nepaklausība Franciskam vai nepaļāvība uz viņu, teiksim, to ordeņa lielo darbu. Un Asīs Francisks viņam liek zini, ko, viņam saka tā, zini ko, par to, ka tu esi kaut kā tā, pats domā, ka tev nav nes prediķošanas dāvana, un ka tu vispār neko nevar, tu darīsi tagad tā, es tev lieku. Tu ies uz Asīs, noģērbsies pliks uzkāps kancelē un sprediķos cilvēkam. Un Dievs tev pateiks, kas tev tajā brīdī jāsaka. Brālim Rufino ir jāklausa Franciskam, tu nevar tā neklausīt. Tā arī notiek, viņš dodās, uzkāp pliks, sāks prediķot. Francisks mežā pēc kādu laiku pārdomā, laikam pats es sagrēkoju, es brāli pliku aizsūtīju, pats sēžu mežā apģērbies, apmēram tā. Un domā, man arī jāpiedalās. Aiziet tur arī noģērbjās, uzkāp blakus pliks, abas prediķo. Tā, šitādā stilā, tie stāsti. Un, protams, jūs varat izstāties, kāds tas nobeigums. Cilvēki, kas sākumā gribēja smieties par šitiem te brāļiem, nabadziņiem, kas jau pliki staigā, cik tālu nonākuši. Beigās ir tā iedvesmoti un tik pilni ar ticību Dievam no tiem prediķiem, ka tā vēl dedzīgāk pievēršas Kristumu un tikumiem un grēku nožēlā. Tā. Un, kad tauta bija šādi pacelāta un mierināta svētā Franciska un brāļa Rufino rīkošanās dēļ, svētais Francisks atkal apģērba brāli Rufino un saģērbās pats, un tā apģērbti viņi atgriezās Porciunkulā, teikdami un slavēdami Dievu, kas viņiem bija devis spēju uzveikt sevi ar sevis neievērošanu un pacelt Kristus avīm garu par labu paraugu un parādīt, ko nozīmē neņemt vērā pasauli.
Tas man viss, brāļi, savs muti. Šodien viss. Es tiku līdz 31. nodaļai. Varbūt nākamreiz varēsim pabeigt. Es ceru, ka jums ir noderīgi arī tādas tēmas, varbūt tādā pārdomā vai lūkšanai. Ja? Ļoti bagātīgas un ļoti skaistas. Man viss, vai kādam ir jautājumi, komentāri, es nezinu, iebildumi. Brāli, jūs gribat kaut ko pateikt par šo? Es vienkārši par vienu tēmu meklēju dažādus materiālus, un tad grāmata pirms dažiem gadiem izdota par Svētā Franciska, vecais Francisks, kailums viņa, un tas savukārt ir aprakstīts, tā ir tāda interesanta tēma, viņš ļoti bieži ir kails dažādās situācijās, varbūt ne tieši kails, bet arī diemžēl tā itāļu valoda man nav pieejama, bet tas ir tāds plašs temats. Jā, itāliski. Varbūt jūs to saiti uz to grāmatu varat ielikt tajā mūsu vārds. Tā Di Francesco, vienkārši. Skaidrs. Jā. Tāda interesanta tēma. Tur tāds dažādas garīgas lietas apslēptas ir interesants. Jo parasti jau šī tēma nav populārs starp svētiem, bet es domāju, ka man vienmēr ir aizdomas, ka es par to dzirdu, ka arī lielā mērā varbūt tas ir saistīts ar to, ka viduslaikos laikam visvairāk komentētā grāmata bija dziesmu grāmata. Jā, un par tas ugunsgrēku, par to sievieti, tomēr tas motīvs ir ļoti laikam svarīgs tajā laikā. Mīlestība, uguns, dziesmu grāmata. Un tur arī dziesmu grāmatā ir tādi garīgie tēli, kas ir diezgan kaili. Un varbūt kaut kas tur varētu būt saistīts. Jā. Bet arī, protams, radīšanas stāsts. Jā. Tas arī tā ļoti spēcīgi sasaistās ar Francisku. Tāpēc arī tas ir jaunais cilvēks, tā tad nav kauns un tā. Es vienkārši pēdējā laikā par to domāju. Pirms grēkā krišanas. Jā, man vēl jāpadomā un vienkārši es tagad rakstu tādu, tā kā es nezinu, vai sanāks meditāciju, jo lai saņemtu atklāt žēlstības, vajag meditēt. Jā. Un tad es kaut ko tur domāju, kā uztaisīt tādu lapiņu vienkārši, kas baznīcā būtu pieejama, un tad es kaut kā nonācu pie tā kauna jēdziena Svētā Franciska dzīvē. Viņš ļoti, varbūt ne tiešā veidā viņš to saka, bet, teiksim tā, viņa dzīves tas veids ir tāds, kā tas noformulēts ir, ka šķērslis uz svētumu nav mūsu grēki, bet kauns. Ja, teiksim tā, varētu raksturot Svētā Franciska tādu pieeju. Un tas ļoti bieži parādās, ja. Arī viņš tur brāļiem bišku pārmet, ja. Un kaut kā tā. Tāpēc tas tā interesanti ir. Vai jūs varētu pateikt, jo pastāstīt par šo relikviju? Tas ir Svētā Franciska un Klāras relikvijas pīšļi, teiksim tā, no viņa. Es arī nezinu, kas no viņa palicis pāri, bet cik es esmu dzirdējis, ka viņa palicis pāri pīšļi. Varbūt arī kauli, jebkurā gadījumā tas ir no viņa apbedīšanas vietas, tas, kas tur, protams, kā jau tas ir, nezinu, kā to nosaukt, mirstīgās atliekas, viss, kas tur atrasts viņa apbedīšanas vietā, un Klāras. Tātad kaut kāds mazs kristīts. Lasīs. Labi. Vai kas sakāms? No sevis puses stāstāms nav. Un varbūt drusku vēlreiz pārjautāt, ka sākumā tas ieliks bija šai grāmatai, kā tās tādas kā stāsta, leģendas. Jā. Robežas starp to izdomājumu vai kāda. Tas katrs stāsts satur tādu īstenības graudu, ja tomēr tur ir miks, ka varbūt ir daži stāsti arī, kas varbūt nemaz nav bijis. Es priekš sevis to gribu. Jā. Es nezinu pateikt. Es varu pateikt tik to, ka grāmatā atkārtojas daži tie motīvi, un viņi ir vairāk uz veidot pasniegt. Un tas kaut kā, piemēram, kaut kāda Franciska tuvošanās dažādiem dzīvniekiem. Ja?
viņi tur tāds elements, tad atkārtojas ik pa brīdim. Tāda kaut kādas viņa vīzijas, viņa spēja it kā ieskatīties citu cilvēku sirdsapziņā. Ja? Viņa spēja arī caur šo ieskatīšanos sirdsapziņā kaut kā teiksim, iziet ārā kaut kādiem smagiem konfliktiem. Ja? Šausmīgi liela pazemība. Nu, tur ir, tāpēc es saku, to grāmatu var lasīt tā kā iespējams ilustrācijas tai harismai, kā viņa būtu varējusi darboties, ja, arī tiešām reāli Franciska dzīves laikā, un kas bija tas, uz ko ordenis tiecās. Katrs tas stāstiņš pasaka to pareizo atbildi, jums vajag sekot šim vai tam. Ja. Mēs pirmajā reizē, pagājušajā nebija, bet mēs kaut kā drusciņi arī par to runājam, jo man tas vispār, kā es saku, mani personīgi tas neuztrauc, kā varbūt šī detaļa 14. gadsimtā, viņi nav vēsturiski apliecināti, tāpēc varbūt viņu kāds ir izdomājis. Man tas īpaši tā neuztrauc, tāpēc, ka interesējoties par baznīcas vēsturi, jūs ļoti ātri nonākat līdz tam, ka, piemēram, Rīgā bija Svētās Katrīnas franciskāņu klosteris. Ja jūs sākat meklēt materiāls par Svēto Katrīnu no Aleksandrijas, kas vispār ir 3. 4. gadsimts, jūs redzat, tur vēsturnieki pat īsti nezin, vai viņi ir dzīvojuši. Tas ir tuvu tam. Tas ir tik sen. Tā ir jaunava, tas ir īstenībā ir gandrīz tikai leģenda, bet tā leģendā ir vēsturiskais patiesības grauds. Kristiešu vajāšanas laikā īpaši vajāja jaunavas no dižciltīgām ģimenēm, kas, teiksim, nepieņēma to romiešu kārtību un palika kristietis, un viņas tika nomocītas līdz nāvei. Tas ir tas patiesības, bet vai viņas teiktie vārdi, tur tāds slaveni vārdi, kas piedāvāti Katrīnai, vai tas vispār ir patiesi? Mēs tur pilnīgi nevaram noskaidrot. Nestoties uz to, un tā ir daļa no arī vispār no katolicisma. Mēs ticam dziļi un smeļam garīgo bagātību arī no tās leģendas, jo tik daudz cilvēki caur šiem gadsimtiem ir piesaukuši Svēto Katrīnu, kurai ir, laikam, 24. novembrī svētki. Viņai pa godu ir kapelas celtas, Oksfordā ir koledžas dibinātas, ja viņi ir dīža svētā. Tas viņas tēls, kas dzīvo. Un tas ir, man liekas, caur ticību izveidotais, tas svētais tēls ir spēcīgāks nekā tas, ko vēsturnieks varētu jau pateikt. Viņš saka, ziniet, tur, diez vai tā bija. Tā vai jūs saprotat, ko es gribu teikt? Un šitādu piemēru ir, pilnām Svētā Barbara, ja, ir Doroteja. Svētā Doroteja. Mums vēl ir paveicies Franciska laikā. Francisks salīdzinoši ir ļoti labi dokumentēts svētais. Pareizi es runāju. Ir ļoti daudz. Pāris gadsimtus tur atpakaļ. Tur ir varbūt uz vienas lapas, kur ir tikai kaut kur pastāstīts, ka tur viņš laikam bija darīt to, bet vai piedāvātie brīnumi ir patiesi nezinām. Mēs šiem brīnumiem ticam ticībā un dievībā. Tā. Jā. Tā. Ja? Tā ir interesanta tēma. Es te ik pa laikam paklausos. Tie gan ir tādi pareizticīgi autori, bet par visu simboliku, par visām šīm lietām. Un, kā lai pasaka, tas ir labi, tas ir tik patīkami dzīvot tajā pasaulē, ka tiešām, tas vilks ir bijis, ja? Jā. Jo īstenībā, mēs nebūsim laimīgāki, ja mēs pierādīsim, ka nav bijis vilks, bet viņš visdrīzāk bijis tur. Ja? Un cilvēki, kā lai pasaka, tas visa simbolikas un visas tā tēlu pasauli un briesmoņi, es pieņemsim klausījos, ļoti interesanti par īru mūkiem no arī viduslaiku, kaut kādi tumšie viduslaiki, kā viņi brauca kaut kur tur uz tām visām salām, kas tur atrodās bez mazais Islandē. Un kā viņi sastapa kaut kādas milzīgas kailas sievietes, ja, vai arī līdzīgi, un tur briesmoņi. Un, var teikt, ka tas ir muļķības izdomāts, bet, tas ir tādas interesantas, dziļas lietas, kā piešķirt jēgu vispār dzīvei kaut kā. Vai, pieņemsim, es gribētu aizbraukt Norvēģijā tāda baznīca, es kaut kad arī to ieminēju, pašā baznīcā vēl sprediķī, kur līdzīgi kā tas ir vakar Eiropā, ja, pieņemsim, visi tie briesmoņus katedrālēm, tur arī ir uz kaut kādas senas 1000-gadīgas baznīcas, visādi tie vikingu, tur kaut kādi tie, visi tie dievības, ja, kaut kādas, ja, ka tas viss tā kā, viss tiek pakļauts Kristum, ja, viss tas tie briesmoņi, kaos, ja, un tas tā ir baigi interesantā tēma, un žēl, ka
pat gribētos dažreiz tā dzīvot tādā pasaulē, kaut kā to visu tā kā, nepadarīt galīgi racionālu. Tas tā kā īsti nekur nedarbojās, tas tikai racionāli tā, kaut kā tā. Tāpēc, tas mūsdien prāts, saka, ka vajag laikam tur vai bija vai nebija, bet tas es pat nezinu, tagad nevar iedomāt piemērus, bet ģimenē vai vienkārši sabiedrībā arī tas viss tā darbojās, kaut kā, pieņemsim, brīvības cīņas, Ja mēs tagad sāktu kaut ko analizēt, tad mēs vairs neticētu. Vai tu biji īsti varoņi arī, piemēram, tādi absolūti, vai tas bija tomēr apstākļi noteikts, un katram arī vēl bija kaut kāda cita motivācija, kā viņš tur nonāca? Varbūt viņš par nezināja neko. Cilvēki jau neko nezina, tā ļoti vispārinot, Viņi kaut kur paņēma, iesauc, pateica, ejam cīnīties, par ko viņš tur cīnījās. Izrādījās, ka vienkārši visi kaut kādi tādi, mūsdienu valodā teikt, traumēti vīrieši, kuri vienkārši domāja dabūt kaut kādu šņābu, jo tur varbūt iespējams ierakumos deva, Un tad var teikt, kam tā Latvija, kas tas ir, bet, tur es parasti tādu cieņu izturos, kāds viņus pasaka, ka viņam ģimenē tur kādam ir Lašplēs ordenis, tur vecs tētiņš, tas ir tā, bet, visdrīzāk varbūt tur vispār tie cilvēki, nav neatbilst tam tēlam, Un tāds Lāčplēsis, kas te mums tā kā izdomāts, vai ir, vai nav labi, viņš tur tiem vāciešiem, tā kā kristiešiem cīnās, Tā kā, tas arī, tas, man liekas, cilvēks tā vienmēr vienkārši funkcionēs ar šādiem tēliem izdomātiem. Un tā kā atņemt kaut kādus mītus un varoņus nebūtu labi, vai arī tādas pat izdomātas tēlus. Jo viņiem tomēr tā kā ir kaut kāds mērķis, pieņemsim, pasakas lasīt, tā tālāk. Tas tā kā, tam ir jābūt, pieņemsim, pasakas, bērnu pasakas, visas šās mums folklora. Tas ir vislabākais ievads evaņģēlijā. Pat arī, lai Svēto Francisku lasītu. Jo, ja bērnām dos lasīt kaut kādu tur, pat katolikas katehīzmu vai kaut kādu tur zinātnisko grāmatu, tad viņš ne to Francisku paņems, ne to evaņģēliju, ne to veco derību, viņš sapratīs, viņam tas liksies. Bet tur jau vislāk ir tēlēna valoda arī. Ja Jēzus runā kaut kāds, viņš ir, es esmu avļu gans, kas tas ir, ko tu runā. Tā. Tāpēc tas viss ir, man liekas, jāizbauda. Bez šitās te apgaismības visas, vai es pat nezinu, ko vēl visas šīs racionālās analīzes, vienkārši kaut kā, protams, var atļauties, tā kā, bet es domāju, ka jāizbauda vienkārši tas, ka tā ir pasaules lieta kārtība, ja Kristus un Kristum viss pakļaujās, un Francisks pakļaujas, un tad dzīvnieki pakļaujās Kristum, tas viss tā kā viņš ir centrā, un tur tas visu to var redzēt tādā ļoti, redzamā veidā, ka viss radīt, viss pakļaujās Kristum. Un vai tur tas vilks ir, viņš redzēja, kur ir bijis, bet varbūt tas bija daudz savādāk, nebija varbūt tā, ka tu roku uzlika vai kā, to neviens nevar noskaidrot. Es tur dzirdēju, ka tādā pilsētā ir tā tradīcija par to vilku, bet tur jau tik daudz laiks pagājis, ka grūti noskaidrot. Kaut kā tā ļoti īsi fragmentāri. Labi, paldies, mīlīši, Foršs vakars sanāca. Foršs vakars, bija lasiet, sviniet Francisku gadu. Atā. Atā.